Labvakar. Paldies. Laipni lūdzam manā lekcijā. Tagad nevaru izdomāt, vai man šī lekcija labāk jāstāstā latviski vai angliski, jo kā es esmu no Latvijas, no Pārdaugavas, un esmu diezgan vietējais. Es arī pa šo laiku šobrīd dzīvoju Ņujorkā, pa šo laiku es arī kļuvu amerikānis, tā kā amerikānietis, un tā kā visu latviešu valodu es aizmirsu. Bet es tomēr mēģināšu ar jums parunāt latviski, un ja es kaut kādu vārdu aizmirsīšu vai kaut ko nepareizi teikšu, tad lūdzu kliedziet skaļi, un vai nu arī pierakstiet, un pēc tam jūs varat man atsūtīt tas komentārus. Man sauc Ilja Šneivejs, un es, kā es saku, es esmu no Rīgas, un es kopš 20 gadus es jau tā kā ņēmus ar ebreju tautas muziku, un pēdējos 10 gadus es arī esmu iesaistīts šī te Emila Melngela ebreju mūzikas kolekcijas pētījumos, un jā, tūlīt es nedaudz vairāk jums par to pastāstīšu. Tātad, jā, šīs stāsts sākas diezgan seni, pirms 10 gadiem, kad es un Saša Lurie, kurus drīz visi dzirdēsiet, pie mums vēršas mūsu draugs Ilja Lenskijs, kas ir, es nezinu, vai viņš ir šeit? Nav vēl, nu tad es labi, jūs varam izstāstīsiet. Es tikai labas lietas par viņu runāšu, jo Ilja Lenskijs ir mūsu arī sens draugs, kopš 20 gadiem, un viņš ir direktors muzejam Ebreju Latvijā. Un viņš mums pastāstīja par to, ka Emila Melngela kolekcijā ir, kā atraduši, viņi jau visu laiku tur ir bijuši, tas ebreju dziesmas, bet viņi bija viņu melnrakstos un nebija nekad publicēt. Un tajā laikā bija pētnieks no Amerikas, Kevin Carnes, kas tieši viņš gāja arhīvos Rīgā, un viņš tā kā izgāja cauri visai tai kolekcijai un uzrakstīja grāmatu. Bet Ilja mums lūdza ierakstīt, nevis par kolekciju, bet paņemt tas dziesmas un ierakstīt viņas, uztaisīt audio ierakstus, lai mēs varētu, lai tad, kad jūs iesiet muzejā Ebreju Latviju, jūs dzirdēsiet, ka tur ir ekspozīcija par Melngela ebreju kolekciju, un mēs ierakstījām dažas tā kā īsus fragmentus, lai var redzēt tas notis, un arī saprast bišķiņ, kā tas skan. Piemēram, šitādi izskatās, šitādi izskatās Emila Melngela burtnīcās, jā, tas ir bišķiņ, it kā viss ir, bet arī daudz kā nav. Tur ir pārsvarā Melngelis bija pierakstījis melodiju un dažus vārdus, bet viņš nekad nav pierakstījis visu pilno tekstu, un tā melodija dažreiz, kā tas var būt kaut kāds kļūdas. Tā kā mums bija ļoti interesants tā kā projekts, kā mēs varam tas notis paņemt un kaut ko muzikāli no tiem uztaisīt. Jo vienkārši tāpat dziedāt var, bet, un protams, šovakar jūs dzirdēsiet tā kā mūsu projekta
turpinājumu ar lielo un brīnišķīgo grupu, ko mēs izpildīsim tās dziesmas, aranžējumas un latviešu un ebreju mūziku kopā, bet par šo procesu es jums gribu bišķiņ pastāstīt visu, kas ir tā ebreju kolekcijā. Tātad Emīls Melngailis, kā jūs visi zināt, ir viens no Latvijas izcilākajiem komponistiem un folkloristiem. Un viņš ir sakrājis, man liekas, kā ap 5000 tautas dziesmu vai kaut kā tā. Un pārsvaru latviešu tautas dziesmas, bet izrādās, ka mēs jau zinām, ka ne tikai latviešu tautas dziesmas ir tā kolekcija. Visāda tauta, kas dzīvo Latvijā, un arī ne tikai Latvijā, ka viņš ir ceļojis pa visu Baltiju, un viņš arī, kad viņš bija Taškentā, viņš arī turkājas mūziku, ka viņam bija tāds, kā sāks, obsesija ar mūzikas krāšanu. Bet tā obsesija, obsestība. Es tur neizklausījos latviski. Tā obsestība ar to mūzikas krāšanu vispār sakas ar ebreju mūziku. Un sakas ar to, ka 1899. gada vasarā Emīls Melngailis, viņš toreiz bija studijis Sanpēterburgas konservatorijā par komponistu, un viņš pa vasaru viņu bija, tā kā viņš paņem darbu Keidānos, kā latviski Keidānos? Kiedaņos, tā kā Kiedaņos pilī, kas ir daudz maz redzams šajā bildē. Un tajā pilī viņš mācīja vācu valodu bērniem. Bet, kā viņš tāds saka, netālu no pili, un jūs laikam neredzēsiet tas tikrus, bet tas ir citāts no Melngaila. Netālu no pils bija, es gribu precīzi tagad jums pastāstīt, ko Melngailis tieši rakstīja. Netālu kādu gabaliņu atstātu no Keidāna pīlī, atradās miestiņš, arī Keidāni saucams. Tur viss bija interesantāks kā pīlī. Mājējiem bija vecmodīgas fasādes, kostjols, jo sevišķi ceļš. Reiz, ejot caur miestiņu, dzirdu, vecs ebrejs dzied valdzinošu melodiju, kādu jau pat komponisti Meyerbeers, Mendelsons vai Rubinsteins nekad neizdomās. Un tad viņš ir dzirdējis melodiju, ko jūs arī dzirdēsiet ļoti drīz. Ar to sākas, tad viņš atnāca vēlreiz nākamdien ar botnīcu, sāka pierakstīt. Viņš atrodā vienu ebreju jaunieti, kas viņam palīdzēja pierakstīt, jo tas dziesma bija idišā valodā pārsvarā, un tad tas jaunietis viņam palīdzēja pierakstīt tas dziesmas, un šī ir tā dziesmā, tā versija tā dziesmai, ko viņš ir dzirdējis. Es varbūt redzēt tā visu. Tajā vasarā pār dažām nedēļām viņš ir sakrājis ap 120 melodijas. Viņš ir sakrājis ap 120 melodiju.
Tas galvenais, bet ar tekstiem, tur arī, kā viņš pats raksta, tur bija tikai melodijas, bet teksti, visi teksti pilnībā, un no tām melodijām, no tām 120 melodijām, man liekas, ka mums ir saglabājuši varbūt vai nu 4 vai nu 15. Atkarīgi no tā, kā skaidīt, jo es tam, kā es radīju tas burtnieces, kas notika ir tas, ka kaut kādu revolūciju laikā tā burtnica, viņš to uzdavinājis Sanktpēterburgas geografiskai society, biedrībā, paldies. Un kaut kād tā ir pazaudējusi, un tāpēc, bet kā mums paveicies, ka mums ir viņa melnraksti, un tā melnrakstos ir ap 60 dziesmas, varbūt starp 4 un 15 dziesmām ir no tas pirmas viņas ekspedīcijas, kas nebija ekspedīcija, viņa bija tikai nejauša ekspedīcija, un tas pārējais, viņš ir cerējis, pa Latviju, tā kā viņš nav speciāli braucis, lai krāt latviešu muziku, ebreju muziku, bet, kad viņam gadījās, tad viņš, protams, pierakstīja, jo, kā saka, viņš pierakstīja visu, un tā kā viņš ir bijis 1927. Gada Ludzā, kā arī Šauļos, man liekas 28. vai arī 27. Un tad arī līdz pat dzīves beigām viņš ir krājis ebreju muziku, un tad viņš tas 2 burtnīcās, kas izskatās apmēram šādi, viņš ir ielicis, tā aptuveni ap 60 dziesmām. Pārsvarā tur bija viena melodijas līnija un varbūt dažreiz teksts. Tātad priekš mums bija dažas problēmas strādājot ar to projektu, jo mēs nevaram vienkārši ierakstīt, teiksim, melodiju, kur ir tikai viens vārds pierakstīt. Ja? Tad mums bija jāsameklē kaut kur vārdi, sameklē varbūt citādas melodijas variantus, jo dažreiz bija tāda sajūta, ka viņš kaut ko nepareizi pierakstījis, vai arī tā ir arī teiksim, tā unikāla melodija, kas kaut kā šķības kā. Bet tātad mēs vēršamies pie citām kolekcijām, un, protams, ir ļoti nopietna kolekcija, kas ir Ginsburga, Shaul Ginsburg un Pesach Marek bija 2 ebreji, kas savu brīvā laikā sakrāt ebreju dziesmas. Un viņi to dara tādā veidā, ka viņi rakstīja sludinājumus avīzēs un aicināja cilvēkus sūtīt viņam dziesmas. Jā, tas bija 1888. Gadā aptuveni, 8. Grāmata bija publicēta 1901. Gadā. Un tā grāmata ir, ja es atceros, ap 500 dziesmu, kaut kas tāds. Un liela daļa to dziesmu ir sakrātā arī, tas bija tā kā Lietuva, bišķiņ Latvijā, un arī diezgan liela daļa nāca tieši no Keidainiem. Jūs saprotiet, jā, tur es nācu. Tā pašā vietā. Un kad mēs skatāmies Melngaļā melnrakstos, tad mēs redzam, ka pašas beigas, man liekas, ka viena no pēdējām dziesmām ir rakstīts teksts no G. Marika grāmatas, lapas puse 24. Par G. Mariku, protams, viņš kaut kā viņš ir domājis, ka Ginsburgs un Mariks ir, kā saka, first name un last name. Vārds un uzvārds, nevis
ka tie ir divi atsevišķi cilvēki. Jā, tā kā tas G. Mareks, kas ir īstenībā bija Šauli Ginsburg un Pesach Marek. Tā kā viņš zināja par to grāmatu, un tad mēs skatījāmies tā grāmatu, mēs atradām dažus tekstus, kas sakrīt ar tām melodijām. Šitādīs, ka tas tā grāmatā, tur bija tā problēma, ka tur bija tikai teksti, jā, un nebija melodijas. Un teksti bija pierakstīti ar ebreju alfabētu un arī ar transliterāciju. Tā kā pārsvarā tas viss dziesmas bija īrišā. Tā kā daži izņēmumi, bet pārsvarā, jā. Un šī ir, piemēram, tā dziesma, ko mēs arī to vēlāk priekš jums dziedāsim. Bet, ko mēs arī atradām tajā grāmatā, un arī atradām Melngaļā kolekcijā, ir, tā kā tur augšā ir teksts, un teksts lasa šitādi. Žīdu tautas melodijas krājas Emīls Melngalis 899. gada vasarā līšu miestiņā Keidāņus. Galvenais palīgs bija Cemahs Piks. Cemahs Piks bija tas jaunietis, par ko viņš rakstīja, kurš viņš palīdzēja. Protams, mums bija tāda sajūta, ka mēs kaut kur esam to vārdu redzējis, Piks, tas uzvārds, un izrādās, ka tur pašā apakšā jūs varat redzēt, ka viens no cilvēkiem, kas atsūtījis diezgan daudz melodiju tieši no tā reģiona, no Keidāņa, paldies, bija V.M. Kassel un A.D. Pik. Un tā kā tas pats uzvārds, bet, neviens nevarēja saprast, kas tad viņi bija, vai viņi bija viens tāds pats cilvēks, jā, tas A.D. Pik un Cemah Pik, un viņš ar citādu vārdu, vai kas, bija visādas hipotezes, un beigās izrādās, ka sakontaktēju viens no tām diviem vīriešiem, kas palīdzēja, kas atsūtīja dziesmas priekš tā Giedborga grāmatas, bija V.M. Kassel, un izrādās, ka viņa vecs, kāds saka, grandson. Mazdēls, es teicu, es visu aizmirstu. Ka viņa mazdēls dzīvo arī Amerikā, Filadelfijā, un viņš ir arī pētnieks, un viņš saka, jā, protams, tas ir, jā, tas bija man vectēvs, un tas A.D. Pik bija Ārons Piks, kas bija viņa draugs, bet, tas Kassels, viņš ir aizbraucies uz Ameriku, man liekas, ka 1905. gadā, un Ārons Piks palicis Lietuvā, un arī kara laikā arī bija nogalināts. Man liekas, ka tas bija Šauļas geto. Tikko iznācis viņa memoārs, viņa dienas grāmata, ko viņa dēls, tā Ārona Pika dēls, bija kaut kur paslēpis tajā geto, un tad pēc tam atradis, un tikko tas ir daudz. Bet viņš man atsūtīja šī bildi, kur es redzu 3 vīri, ļoti tāda smalki saģērt. Tā kā pa kreisi, ja mēs skatāmies, ir Boris Kassels, kas ir tas vectēvs. Pa labi ir Ārons Piks, kas kļuva par doktoru Āron Pik. Un pa vidu ir viņa brālis Cemah Pik. Tas pats, kas palīdzēja Melngailim
krāt tas dziesmas. Ja es nemaldos, tad Āronam šī bilde ir no 1904. gadā, man liekas, pirms tas Kasels aizbrauc uz Ameriku. Un man liekas, ka Āronam laikam būtu 25 gadi, un tam Cemaham būtu 21 vai kaut kas tam līdzīgs. Tā kā kad viņš ir krājis tas dziesmas, tad tam Cemaham bija 17 vai kaut kas tāds. Rekord tas Ārons Spiks. Viņš tur sēž. Es pēc tam, ja jūs gribat, es jums atsūtīšu tos materiālus, vai nu arī gaidiet, kamēr mēs ierakstīsim mūsu albumu ar šo programmu, un tad droši vien, ka tā albuma būs liela grāmata līdzi, kas visu izskaidros. Es saku rakstīt lielu disertāciju par šo projektu. Un tā ir, viņa angļu valodā. Un drīz, pat varbūt arī pēc 10 gadiem, jūs varēsiet to redzēt un visas detaļas salīdzēt. Es vienkārši, šī ir tā dienas grāmatā, bet par Āronu bija viss skaidrs, bet viņa brālis mēs nevaram atrast, un kaut kādā brīdī es esmu sameklējis viņu šī te bildē. Tad jūs varat tikai Leņinu redzēt, bet viņš stāv te pa kreisī paša galā ar usamu. Tas ir viens tas pats cilvēks, viņš ir aizbraucis uz Maskavu, un tad viņš ir nomiris 50. gados, man liekas. Tas tas, bet atpakaļ pie tām dziesmām. Kad mēs sameklējam, pie šī projekta, pie mūsu oriģināla projekta, mēs sameklējam, mēs paņemam tas dziesmu tekstus no teiksim, tieši Ginsberga Amerikā grāmatas, mēs arī meklējam citas kolekcijas, un tad, kad mēs ierakstījām tas dziesmas, tad teiksim, mēs paņemtu kādu vienu pantu vai ierakstījumi. Un šīm te projektam mēs bišķiņ paplašinājām to pieeju un mēs dažas lietas, īpaši tād, kad viņu pierakstos nevarēja saprast, kas īsti bija domāts, ja tur vai nav skaidrs, kur tā melodija vai kas pateikt, tad mēs mēģinājām dažādas pieejas, ka mēs, teiksim, paņēmām kādu latviešu tekstu un liekam to klāt pie tas īdešu melodijas, vai paņēmām kādu citu īdešu tekstu un liekam to klāt. Jo, man liekas, kas ir interesants, kas ir slikti, ka mums nav tā pilna informācija tās kolekcija. Mums ir kaut kāda, tā kā šī iet tā melodija, bet mēs nezinām, vai kāds tur bija tālāk. Tas ir slikti, bet tas ir arī labi, jo tik un tā ideja ar to kolekciju, ar tām kolekcijām vispār nav, teiksim, tā perfekti izpildīt to, kas ir rakstīts. Un tas arī nav perfekti pierakstīts, bet tieši tas, kā tā ir vai būt kaut kāda tā kā iedvesmes avots. Tā var būt iedvesmes avots, lai varētu kaut jauni mūzika, kas ir, teiksim, saistītā ar to oriģinālo, bet arī saistītā ar kaut ko jaunu. Tāpēc teiksim, mēs ņēmām tos ebreju melodijas un latviešu melodijas. Protams, Melngalē kolekcija ir daudz vairāk latviešu melodijas, no kuram var izvēlēties repertoru. Tā kā šonedēļ mēs rakstam vienu albumu, varbūt pēc gada mēs rakstīsim vēl 5, nezinu, tur tiešām ir daudz, kas skatīties. Un
Ja jūs gribētu paši paskatīties to Melngēla burtnīcas, viņas visas ir tagad internetā, viņš ir LFKV mājaslapā vai Garamantas.lv. Un tur jūs varat redzēt tas visas burtnīcas, ne tikai šīs, bet te viņa melnrakstī tā kā dažreiz tur ir kaut kāds kļūdas, dažreiz viņš pats tur kaut ko salabojas. Arī ļoti, ļoti interesanti skatīties, kāds cilvēkam ir process, jā, un kā viņš pieraksta, jo katru reizi, kad mēs pierakstam, vajag tā kā kaut kādas, teiksim, nolemt, ja tu īsti nezini, kas tā notika, tev iedzied, un tev nav laikā paprasīt vēlreiz, vai tev uzreiz to pierakstīt. Nu, jā, un tad interesanti skatīties, kā tā mūzika transformējas, un īpaši, kad mēs atradām arī citas ierakstus, teiksim, no citām kolekcijām, vai ierakstu par to pašu dziesmu, paskatīties, kā viņa izskatās uz papīra un kā viņa izklausās, teiksim, kaut kāda izpildījumā. Kā teiksim, Melngēlis, ka viņš nerunā idišā, viņš runāja laciski, bet tas nav galīgi viens un tas pats, viņš ir līdzīgs. Un tā kā, ko viņš ir pierakstījis, teiksim, tuvāk oriģināla, protams, nav ierakstu no tā laikā. Kaut gan ir iespējams, ka kaut kur ir ieraksti, kas bija atsūtīti pie tā Ginsburga Marika kolekcija, bet ir tāda teorija. Bet, nu, neviens tos ieraksts nav redzējis, tāpēc arī mēs taisam jaunus ierakstus. Un cerams, ka jums patiks mūsu interpretācijā, un ja ne, tad lūdzu iet mājaslapā un paņemiet tas ierakstus un uztaisiet jaunos, un mēs arī tos labprāt paklausīsimies, jo tā muzika bija sēdējis kaut arhīvā vai pa 100 gadiem, tā kā tagad ir vislabākais laiks to dziedāt atkārt.